jau, nu, čau visiem. Tomēr saņēmos un uzglēdzīsim vēl vienu epizodīti šodien. Svētki tuvojās, būs daudz brīvdienas, tad kādu laiciņu bez epizodēm būs. Un, jā, rīt nepaspēju nofilmēt, sakrāvos Rīgā. Tur bija diezgan iespringts rīts. Un, jā, sakrāvos, atbraucu līdz Saldum. Pirmo reizi iebraucu Saldu autobusu parkā mazgātoju, jo mašīna vienkārši briesmīga ir. Un, jā, samazgāsimies, jāsapildās ir un jāgāž uz Klaipēdas kuģi. Krāva man šoreiz ir tuvā Vācijā, tur netālu no Brēmenes. Un, jā, dosim visu. Tagad pats galvenais nomazgāties, nu vienkārši tā mašīna. Man pirmo reizi tik netīra mašīna ir. Tūlīt visu samazgāsim, sapildamies un gāzēsim uz Klaipēdu. Vāks, vienkārši vāks. Šodien iekraušanā stulba situācija sanāca. Krāva man te priekšu. Pirmās pakas iekšā, man tur kaut kāds tā kā paleša virsmīgs ir īsti, nezinu, pirmo reizi tādu krāvu vēd. Un krāvēs diezgan tuvu braucu Sans spoilerim. Es viņam teicu prātīgi, jo viņš tur nu ritīgi uz milimetriem. Viņš man krieviski saka, ne pirmo reizi es to daru, viss būs kārtībā. Čāls brauc ar otro paku un vienkārši ar kariņu. Puh! Radziņā iekšā, radziņš izšķīd. Bet, jā, sakrāvos. Aizbraucu uz garāžu apakaļ un fiks samainīt. Forši, ka viņam var tos stikliņus izņemt ārā. Izņēma stikliņu, nokriet bādz, jaunu stikliņu vietā, salodēju un viss gatavs, viss spīd tagad. Nejāpūs daudz labāk. Pats attepiši pastrādāja palīdzību, lai ātrāk iet. Jācer tikai, ka Klaipēdā kuģi darbinieki akaman te viss nesasmērēs. Savu solidolu. Nu, cits skats uz dzīvi uzreiz. Beidzot. Es saku, tik netīrs man vēl nebija bijis. Labākais bija tas, ka gandrīz netika iekšā tajā mazgātuvē, tāpēc, ka tās mir galks. Šitam tie vārti tādi diezgan zemi. Es tur pa duškām spēlējos. Darbinieki man tur pakuriģēja, parādīja, vai man tur ķerās vai nē. It kā man tas augstums tur iznes, bet, jā, nezinu, tie vārti bišķi pa zemu. Bet, nu, viss sagāja. Nekas nav nolausts, nomazgāts ir. Viss gāžam uz Liepāju, tur ielēsim degvielu. Un tad jau uz Klaipēdu. Es laikam bišķi aizķamājies, es laikam kādu minūtu nokavējuši no ierašanās laika, bet tas nekas. Tāpat, paspēkšu laikā es toču būšu vienkārši kādu minūti bišķi kavējuši no tā ierašanās laika tieši, bet nu, mēs ierodāmies ar rezervīti parasti, kā mums būs labi. Jūtā vieglāk paliek man, Trūksnis maz svarīgs, domās viens. Tikai es un doto manā galvā miers. Jā, dodos nezināmajā, nemaz negribos man stāt ceļa malā. Atsevišķināties no problēmām ir galā mērķis. Gatavs visam, es pļaušu to, ko sēž. Ceļā, dozēju to jūtu vairāk, kas jau dekāds. Ja varētu, tad kapā ņemtu taču, kas atslēgs. Lēni pieripotu pie dieva galda estrādes. Ja tu stopētu, vai tu būtu sev par ceļam, vai tu dotu blakus vietu svešam. Tie nav viegli jautājumi šajā svētdienā. Vieglāk tos ir cilāt braucot joyraidā. Ja tev grūzos, brauc man līdz. Nu ko, viss sagāja pa ceļam, asfalts sauss, tāds pats tīrs tik līdz pašai ostai.
Ierados laicīgi, neko neesmu nokavējis, visi kolēģi vēl tepat parkingā stāv, neviens vēl nav virsū uzbraucis. Un, jā, viss, jāgaida, kas augs virsū uz kuģa, kā jau parasti. Es 15 minūti tik dabūju pagaidīt un jau atbraucam uz pakaļ, ko gāžam virsū. Ar Railo pēdēji atbraucām un pirmie braucam uz kuģa virsū. Ar plekstu iegādes mašīnu jābrauc. Spraudzi. Viss. Ejam augšā. Sveiks! Arī Vācija. Tu arī uz fūrēm ruka? Опа-па, ого, закуска, винчик, пивчик, бальзамчик, сирчикс. Nu, ar tu saku. O, ko es saku? Mēs tā vārdien cīnēsim. Jā, būs vēl viena intervija, nākošā. Izdomāju, ko stāstīt. Tev daktars neskatās manējos video? Arī man. Jo. Pieti? Jo. Viss, vakariņas pārēsts, dodamies jūriņā. Īstās anekdota pa laikam un jo. Tu to nezini to? Nē. Kad nezini? Pastāst. Kad šolokās sāk bērni? Jā, paldies. Jā, jau iesāk, ja pabeidz. Nē. Nu, pasaka. Nē. Ko brauks? Kur brauks? Cik reiz tev jāsaka? Tā. Gatavs strādāt? Vienmēr. Tā, šo. Labi. Pastrādāt uz muguras? Atpūtam ar muguru. Kādu vēl tu tuningu liks? Atkal sāk. Tas ir pīzdi. Pastāst, kāds tev vēl būs tunings? Nekās. Dūgas, Nē. lampiņas. Ot kā uztaisu bez galam un tāpēc tam redzi. Vismaz burkam. Atkal bungājas nav. Jelgava trobelējās. Jelgava trobulējas nav. Pabungā viņiem pretī. Pēc tam nebūs miers. Tūlīt atnāc, ko mēs viņam traucam gulēt. Najelebze minerali zawartość charakterystycznych składników mineralnych. Tu las nāku, blē, po-poļski, ne po-latviski nāku. Las по-польски. Так. Натуральна вода минеральна. O, О. laikam un jo. Чачини мужчина. Jā. Високоминерализована. Магнез плюс вапн. Леко газована. Ko
Ko tas nozīmē? Lieko gazovana. Mlijeko, malo gazovano. Nu, Mlijeko. tulko vēl vienreiz. Jau telefon rokano. Nē? Nē. Nu, davai ņem izlas, tu pareizi. Es jau nemāku Pa poļsku. Es tikai, A, I, O, nāku. Laikam un jo. Laikam un jo, jā. Ну ладно. Спасибо вашему дому. Пойдем к другому. Kas man? Protams. Nu, ko es Paldies par jūsu mājām, dosimies uz citām. Pīdžot. Nu, tā. Ko tu domāji, ka es? Neko nebum-bum. Zinu, ka tie bum-bum. Tā, atsveik, Valni, atsveik ir. Man arī darbā. Jā, no tastīm. Pārējais tā, tevi jādzer. Pats tic tam. Nu ko, esam ieradušies ostā. Brauksim no kuģa, brauksim uz veikalu, kaut ko sapirkt un brauksim šodien līdz izkraušanas adresē. Sportists. Tev augšā mašīna, Čīmi? Tev augšā mašīna? Jā. Notiek mašīnas meklēšana. Atrad. Kā viens gudrnieks baigi ielauzis kabīni ir, lai pats var pa otru pusi izkāpt, un tagad es nevaru iekāpt. Skatās, ka paveiksies, ka varētu būt. Šitā viņa tā ložnā, re, kaut kādā mašīnā redzam, netīriem cimdiem, netīrām pufēkām, telēm garām. Tā tās mašīnas tas atsmērē. Liels nav bails, kuras tevi tur tik saspījās. Labi, mani, norok mani, naktī prieceļ mani, jo tas liels nav bails, kuras tevi tur tik saspījās. Labi, mani, norok mani, naktī prieceļ mani, jo tas liels nav bails, kuras tevi tur tik saspījās. Labi, mani, norok mani, naktī prieceļ mani, jo tas liels nav bails, kuras tevi tur tik saspījās. Labi, mani, norok mani, naktī prieceļ mani, jo tas liels nav bails, kuras tevi tur tik saspījās. Simts ir un viens piemērs, kā to savu dzīvi aizrakstu. Tik sasodīti viegli esmu nezvērs. Agrā rītā, kad pudeles ir simtiem apkārt, neievilksi mani gulēt, paķi sākšu purēt. Visa veida zili dūmi ir mani čomi labi, tie roku rokā klauvē manai sirdī diezgan traki. Ņem manu roku, dod savu nastu, kājās nostāvēt ir viss, ko prasu, jo uz pleciem turu trauksmes nastu. Nolādētas domas savā galvā muļāju, naktīs bieži neguļu, stulbas lietas murgoju, jo tas liels nav bails, kuras tevi tur tik saspījās. Liels nav bails, kuras tevi tur tik saspījās. Labi, mani, norok mani, naktī prieceļ mani, jo tas liels nav bails, kuras tevi tur tik saspījās. Nu, labs rīts. Jāsāk strādāt. Bija aizgājis līdz ofisam, izstaigāju te puskvartālu, kamēr atradu to īstu ofisu, kur man vajag. Bet, jā, pieteicos, izbraucu ārā no parkinga. Parkings te pie firmas speciāli priekš tiem, kas te kraujās, ir, milzīgs, tā kā autohops, var teikt. Un jā, bija pieteikties, tad darbinieks teica, lai braucot te pie vārtiem, stāvot, gaidot, ka attiesīsies vārtu, un tad, lai brauc iekšā. No ostas man līdz tejienei bija kaut kādi 270, 280 km, nebija tālu jābrauc, iebrauc veikalā, uztaisīju pauzīt, un tad jau atbrauc līdz galam. Jā, iedomā kaut kādu te papīru, kas man būs jādod krāvējiem, kad viņš piebrauks pie manīm, un jā, tad jābrauc iekšā, jātais viss vaļā, jāņem visus tropus nost, jānovāc visus stūrīši.
cerams izkraus. Cerams izkraus diezgan laicīgi, nevis visu dienu. Kolēģis ar te kaut kad nesen krāvēs, viņš teica, ka no rīta aizgājis pierīdzēties un kaut kad labi, jo pusdienas laikā tikai izkrāva. Tā kā, jāpēt brokastis, jāizdzer kafija, tad jādod virsū šodien. Droši vien jāpagaida, ka kāds no tiem aizbrauks projām, tad man attaisīsies arī šlagbaumus vaļā. Varēšu braukt tur stāvēt. Tikmēr tepat vienkārši uz ielas, ja tur stāv. Te paspēju pārējais, ka reku vārti jau ir vaļā. Laižam iekšā un tad arī, ka man jau gaida krāvēs. Atdev papīrs, kur vedīs man tūlīt nostāties ārā, kur šitījās līnijās. Un tāda man tā krāva ir, nezinu, kas mums sastāvās, kaut kāds palešu virsums vai kas. 2 stāvos, visiem stūrīšiem, viss jāpieštrupē. Jā, nu baigi lielā firma, te tāda kustība ir vairākas ēkas. Es šitajā firmā esmu divreiz krāvies virsū. Šoreiz es te esmu atvedis kravu. Izkrāva diezgan ātri īstenībā, un dabūja ātri skriet no firmas ārā, tāpēc tur viens čalis maniem gaidīja, jo tam arī bija jākraujās, un plāni jau ir atsūtīt jau, kad es krāvos ārā, atkal starpkrava, jāpabrauc tā kā uz Osnabruks pusi tagad lejā pa pirmo bāni, un pilna krava, atkal uz dienvidiem, laikam dienvidos ir daudz darba, vajag atkal papildus spēkus. Tā kā, kāžam pēc starpkravas un pēc tam uz dienvidiem izkrauties un iekarosim dienvidus atkal. Esmu atbraucis uz kaut kādu fabriku, ražotni. Ja es sapratu pareizi, tad man kraus iekšā logus, kaut kādas stikls. Tās vaļās sānas, un tad jāgad, kad brauks iekraut. Nav baigi smagā krauva, 15 tonnas tikai.
Reku laikam šitā te krava būs manējā. Zināt, kāds stulbums? Es jau attaisīju piekabu, gaidīju, ka man sāks kraut. 2 stundas nogaidīju, jau reku uzstelēju kameru, lai visu forši var redzēt, kā krauj. Un tikko man loģiski paziņoja, ka šitā krava izrādās, ka nav gatava un viņš šodien nekraus. Bet man neviens no darbiniekiem vēl neko tādu nav teicis. Tā kā, jā, kas jādara tālāk, es nezinu. Laikam jātais piekaba cieti, jāaiziet uz ofisu pārjautāt, vai tiešām nekraus un jāgaida, ko loģistika tālāk izdomās. Jā, labs, ne? Tā es tev līdz galam nesapratu, kāpēc te nekraus. Īziņā man atnāca, ka it kā krāva nav gatava. Iegāju pie darbiniekiem, darbinieki teica, ka krāva ir gatava, bet tam, kam viņi jāsaņem, viņam viņi nevajagot. Tā kā, jā, dabūju no šīs firmas braukt ārā, bet man jau uzreiz atsūtīja citu kravu, kas ir 9 km attālumā no šitās, patās šajā pilsētā, tā kā kāžam pēc tās, un tāpatās būs jāved starp kravas dienvidē. Te vismaz ofisā uzreiz patreiz brauc pie rāmas, iedeva visas papīras jau. Es tikai nezinu, uz ko tā krāva iet. Viņi man teica, lai es braucot pie pirmās rampas, jāmēģina tam zilajām blakus nostāties. Nu, zilajā mašīnā, es domāju. Pirmo sanāca. Grūti te pieskumties pie rāmas, ka filmē no spoguļa, tāpēc, ka spogulim stikls ritīgi uz leju sagriezt, un tad tur tā baigas slikti redz to rāmu, bet sagāja. Aiet piekabē, reku papīri ielikt, vai darbinieki zin, ko kraut. Cik sen šī tāda krava nav bijusi? Papīra ruļļa atkal. Bet nu šitā krava daudz vieglāk nekā pagājušajā nedēļā. 3 ruļļi tikai, guļus, forši uztaisīt tādi, aizmirstāšu tos savus noločītē, lai neripu rulus. 2 škropīgi pieštrupēs un viss. Varēs gāzt kraut ārā un šovakar pat varēs izkraut, tāpēc, ka tā firma strādājot 24/7. Gatavs. Man te sākās jautrības. Navigācija izved uz nepareizo pusi. Es izbraucu no firmas ārā, braucu, un reku priekšā ir smagajiem zīme un tāds pašaurs. Es ierāvu iekšā šajā parkingā, kaut kādā firmas parkingā. Tad pie šlagbomba jāpaņem reku biļetīt, un brauc pa šito pusi ārā. Un netaisās vaļā, tur zvanīja uz to infotāru, un tas tur vācis kaut ko vervelēja, saka, reģistratūra. Es atnācu uz reģistratūru te reku. Pie datora nopīkstināja to tiketu, un neko man raksta, kā manīm sakontaktēsies. Es uzliku uz abiem datoriem, tāpēc, ka manīm te neviens nesazinās, lai ātrāk te kaut kas notiek. Es, ka 5-10 minūtes jau šajā te firmā sažiņi tiek ārā. Es gribēju apgriezties, tur nevarēju apgriezties. Domāju, izmērs ar parkingu apgriezīšos. Apgriezos, jā. Atskrēju te vēl uz firmu lielo. Nav pareizās durvis, jāsarien kaut kur tur, kur lielie vīri sēž augšā, kur sapulc. Jāmēģina tur kādam izlūkties, lai man attaisa to šlagbaumu. Tur projām ir parkings, aiz kokiem mašīnas spīd. Man esot jāiet te kādam prasīt, lai palaiž ārā. Laikam sanāca sarunāt.
Tur tajā lielā mājā sēdēju apsarakstāts vīrels gados, nesapratu ne anglis, neko, bet taču pienācās paņēmis čalīts klāt. Es viņam liku iztulkot vāciski, lai viņš pasaka viņam, ka es esmu ne tur atbraucis, ka man nevajag nekrauties, neizkrauties, man vienkārši vajag tikt ārā pa šīte iena. un tad tas večuks teica, lai es braucu klāt pie šlagbauma, ka viņš attaisīšot. Nu, cerams. Jā, parkings pašs priekš firmas uztaisīt. Beidzot! Beidzot tik ārā no tejienes. Šī tā man vēl nebija bijis. Loks netīrs. Tad reku esmu ieradies. Šitā te firma ir te kaut kāds 200 metrus no tās vietas, kur es biju pagājušajā nedēļā, pēc tās vienas paletītes, kur man bija Lietuvā jākrauj ārā. Tajā pašā rūpniecības rajonā, tikai blakus ielā. Viņi te kaut kur noparkoties un aiziet apjautāties, vai izkrausties šovakar. Jā, un atbraucies salīdzinoši veiksmīgi, sastrēgumu nebija. Vien pauzīti, 45 uztaisīja pa ceļam un jā, atbraucu. Man liekas, ka šis būs garais vakars. Tā jau bija vēlas kaut kādi 10 vakarā, 9 pēc vietējā. Te ir nenormāli daudz šoferi ar šitām te mazām mašīnītēm. Tur ir pie ofisa ritīgākā rinda. Plus es vēl biju aizgājis piereģistrēties, tur pie datora kaut kas jāvada ir iekšā. Man tur prasa kaut kāds īsāds datus, passtru datus un kaut kādas RA datus. Un man nav nejausmas, kas tas RA ir. Tā kā jāatnāc tagad pēc maku uz mašīnu. Varu paņemt tos ID kartes numuru man vajag. Jāmēģina saprast, kas ir RA numurs, lai te var pieteikties un izkrauties. Bet, nu jā, šoferi tur ir baigi daudz. Kaut kāds baigais kantorītis šitais būs. Cerams jau, ka nebūs baigais ieberziens. Jā, stundu nostāvēju ofisā. Pārsalu, tāpēc, ka tur visu laiku durus vaļā, ofis mazīši. Bet, jā, laikam izstāvēju rindu. Un nākošais var braukt pie rampas klāt. Te vienkārši viena rampa tikai strādā. Un tādā ziņā labi, ka tie mazie šmirģeļi ir. Viņiem tur daudz nekas nav iekrauts. Viņas tad diezgan ātri izkrauj, sakrauj, nezinu, ko viņiem tur dara. Bet, jā, dabūju sēdēt gaidīt. Būs pienākus mana kārta, kad aizbrauks, kurš ir tas te projāms mazais. Tad kaut kā jāmēģina būs ielausties, tad tās vietas arī tik maz, ir tik šauras viss. Tām ir viss. Mēģināšu es kaut kā tur pielausties. Es ar to balto draņu tur nostājies. Es viņam teicu, pirmīt, lai viņš pabrauc malā, tos tur mēs kaut kādā rumāņu valodā atbildē kaut ko nesaprotam. Provēšu te kaut kā iegriezties, izlausties. Ja man te iet, tas man te traucē priekšā. Nostājies ir. Laikam jau sanāks kaut kā te iegriezties. Nu jā. Baigā firmiņa. Padzin malā, lai es te varu normāli iztaisnoties. Tā jau seļas. Te kaut kas starp divām kūrēm brauc iekšā. Jā, firmiņā. Nu, izdevās pielausties. Jā, kaut kā tā te izskatās. Bišķi te maziņē, te bišķi mazāk mašīnas, bišķi mazāk palikuši. Nu, baradaks vienalga. Nu, tā beidzot ir izkrauts, beidzot. Jā, tā aiztaisīt vārti. Un gāzīsim uz pirmo iekraušanu. Baigi labi, ka šodien izkrāva. Labi, bija jāpagaida, jāpasals, bet izkraut izkrāva. Baigi labi, un rītā varēsim sākt ar pilniem darba laikiem no pirmās iekraušanas. Rītā plānā laikam 5, pagaidām man jāatsūtīts 4, bet dispečer teica, ka būs vēl.
ar vietu man ir čābīgi. Laikam kravs ir vairāk nekā man brīvu vietu piekavē. Bet nu kaut ko mēģināsim sabīdīt, kaut ko tur varbūt var ietaupīt kaut ko. Tikai tā, jā, gāzīsim uz pirmo vietu un tur tad taisīsim 9 stundu pauzi, jo 11 jau man vairs nesanāk. Tāpēc, ka te pārāk ilgi dabūju gaidīt. Nu labi, kā ir tā ir. Braucot mājā uztaisīs 11. Nu, šis bija neierast grūti priekš Vācijas. Atrast vietu, kur apstāties. Kaut vai pusstundu es te meklēju, kur varētu palikt, jo vietas, kur var smagie stāvēt, tās, protams, visas pilnas. Šauras ieliņas, kaut kāds rūpniecības rajons ir, bet daudzās vietās zīme, ka nedrīkst stāvēt. It kā vieta ir, kur apstāties, bet vārti kaut kādi, kur no rīta kādam droši vien traucēs. Es izbraukāju to rajonu, krustām šķērsām un jā, beigās atradu šito vietiņu. Te gan arī ir zīme aiz manas piekabas. Ir zīme, ka nedrīkst stāvēt te, bet šitais ceļš aizved, tas ir vispār kaut kāds riteņceļš, es jau izpētīju Googlē. Tur galā ir tupiks. Un viss nav variants stāvēšu, tu padās. Es domāju, ka man te neviens nedzīs, jo tāds, ka pirms tās zīmes arī stāv viens smagais. Viņam aiz muguras ir vārti, kur lai tiek iekšā šitajā firmā. Tas stāv viņam priekšā un es te vēl mazāk kādam traucēju. Tā kā, jā, nostājies esmu 12 naktī jau ir. Ievilkās man šitais vakars, tā kā es teicu, ka būs vēlais vakars, bet nu, neko. Jā, labi, ka esmu izkrāvies un pagulēt un rītā būs atkal kārtīgi jāapstrādā, jo rītā ir piekdiena, jāsavāc pilnu piekabu un atkal jāgāž mājās. Līdzīgi kā pagājušā reisā. Nu, labs rīts. Vakar teicu, gan jau neviens nekur neaizdzīs. Es domāju, ka šitā iela, ka te vispār nekas šitās ielas nenotiek, bet es jau te no rīta jūtu, ka man te braukā garām tik daudz mašīnas. Un, jā, man uzbungāja augšā. Šitais te čalīts viņam uz muguras rakstīts kaut kāds policai. Parastā policija ne, bet kaut kāds, es nezinu, kas tas pa vārdu pirmo reizi tādu redzu. Braukāja šitādu un šis man saka, ka man ir jāpazūd no tejienes, ka nevar stāvēt, jo es stāvu aiz zīmes. Man vēl 15 minūtes palikties, un es viņam dāju 15 minūtes, tad viņš piekrita, ka lai es nestāvu un pēc tam brauc projām. Tādā ziņā forši. Jā, tās 15 minūtes jāpagaida, jāsataisās te un nevarot uz pirmo iekraušanu, 350 metri es te uz blakus ielas stāvu, kā jau vakar teicu. Kaut kāda paliela firmiņa. Visiem apsargiem un visu te. Iekšā tika, kur jāiet uz ofisu pieteikties. Pie datora bija jāpiediģistrējās, visu savadīja, iedod man tur tādu lapiņu. Un tad darbinieks teica, ej, gaid savā automobilī. Līdz kolēģis atnāk šo tā ADR pārbaudīt. Nu, reku aizgāja. ADR kontrolētājs. Es, protams, gribēju parādīt kaut ko no tā visa, bet viņš man tik ātri pienāca. Te viss viņam bija jārāda, tad es te nevarēju nekur kameru nolikt. Viss man ir kārtībā un braucam pie sastās raumas krauties. Viņš teica, ka lai es eju iekšā, piedalos pie kraušanas. Pastīsimies, kur tu sakaros. Čeks jāpaliek zem riteni, savādāk rampu nevarēs uzlaist. Pašam liek kraut. Jā, te ADR spainīši jāsaklaujas.
Pēdējā palete. Gatavs. Tagad viņš teica, ka viņš nāks te kaut kāds zos pilvens palīdz likt starp tām paletēm. Tikai nezinu, kāda jēga no tā viss tāpat arī, kas nevar apgāsties. Varbūt viņi man te ielikt tādu gāru pilveni. Es pirmo reizi tādu redzu, es biju redzējis tikai tādas mazākas, ko likt ar paletēm. Un šitas ir pilnā garumā viens liels balons. Piepūt viņu, palets pagājusi sāniem, tā iestriegojās. Šitais labs variants. Nu, drošības pēc, zinu, vai braucot tur nesagāžos, bet šitādu es vēl nebiju redzējis. Labs. Nu ko, gāžam uz nākošo vietu, uz otro, 32 kilometri. Tā varētu būt interesantāka vieta nekā šitā, jo tur būs jākrāj kaut kāds iekrāvējs. Kāds iekrāvējs, es nezinu, nav ne jausmas, bet es tikai zinu to, ka būšot kaut kāds, jā, nebūs palets, bet būs kaut kas iekrāvējiem līdzīgs, tikai, jā. Stundiņu jāpabrauc un tā jau būsim galā un esam skatīties, ko tam mums tur lāpa kraus. Te tie plāni un tā informācija tik ātri mainās, ka brīžam te sajūk viss. Izrādās, man te nebūs nekāds iekrāvējs. Dispečers vakar sajauc. Te būs kaut kādi ruļļi. Likt man piebraukt pie rāmas, bet neļauj iet iekšā. Kaut kādi ruļļi jāsakrauj. Un tad tālāk laikam kaut kāda viena vai divas paletītes būs. Bet jā, pie rāmas esmu, tagad jāsēž mašīnā jāgaida, kad sakraus. Cik ātri iekrāvu, tik ātri izkrāvu. Čāls iekrāva iekšā kaut kādas palets, ieraudzīja, ka man ir ADR palets iekšā, pirms tam atnāca un pateica. No loading, tāpēc, ka tev ir ADRs. Nav ne mazākās jausmas, kāpēc te bija kaut kāda vienkārši parasta ruļļa. Nekāda pārtika, nekas tāds, nezinu. Jā, sākās jautrības. Kas jādara tālāk. Tā es pusotru stundu nosēdēju pie tās firmas. Gaidīju varbūt loģistika kaut ko noskaidros sarunās. Bet nekā. Un jā, esmu jau atbraucis līdz nākošai iekraušanai. Tā kā sanāk man viena iekraušana ir mīnusā, esmu atbraucis uz nākošo. Kaut kāda iela, kas tu jāmēģina atrast ir. Būs jākrauj kaut kādas divas mazas paletītes. Bet es nevaru atrast viņu. Viņa nebija tālu no tās iekraušanas. Kaut kādi 16 kilometri tikai, bet es te nevaru atrast to firmu tieši. Kaut kā pēdējā laikā man diezgan daudz tādas stulbas firmas trāpās, kur nav tik vienkārši piebrauc, iekrauj, aizbrauc. Kaut kas jāmeklē, pa kaut kādiem šaurumiem jālien. Vēl nezinu, kas te, šitais, nezinu, kaut kāds plats. Man Gogo rāda, ka man ir šitā ēka. Es tur apgāju viņai visai riņķī, viss tumšs, visas durvis ciet, vādi visi izrauti, nu tā, tur pilnīgi neviena dzīvības pazīme nav. Nezinu, es te staigāju tagad meklēju, kur te ko var iebraukt, iekraut. Tad kaut ko nekrauju kādā firmā, kaut kādas problēmas, vēl kaut kas. Man sāk pietrūkt Holandas iekraušanas laikam. Mašīna es nosvedz kaut ko krustojamā atkal, nav baigi platā iela, nevar te stāvēt, kur grib. Es gāju iekšā tur pa tiem vārtiem meklēt to firmu. Jā, bet es nevaru vēl joprojām viņu te atrast. Tur uz priekš laikam ir cita adrese. Dispečeri te tagad mēģina kaut ko noskatīt, kaut kāds kontakts, kaut tam līdzīgi. Lika man te atbraukt vienu teritoriju tālāk. Laikam šitien te 4. rampa. Reku būs. Ir maz uzlīmēt virsū. Šitās firmas nosaukums, ko man vajag.
Droši vien viņi te nesen ir izvākušies no tās noliktavas un ievākušies ar šitajā. Jo Google var rādīt tajā ēkā, kurai tam piebrauc. Jā, brauc pie 6. rampas. Paņēma manis tos pauz datus, tagad aizgāja meklēt tās 2 paletes. Kamēr es rakstīju papīrus, tikmēr darbinieks jau iebrauc un ieved paleti, reku, vienu šitā te. Eiropenīt un virsū vienkārši kartonu kastu uzlikt. Tādā ziņā ātri. Un tagad mēs brauksim pakaļ tām pašām baterijām, kur pagājušajā nedēļā es biju. Tikai pagājušajā nedēļā tur bija 5 paletes, šonadēļ būs 7. Tas nav tālu, es nezinu, cik neesmu paskatījies, bet aptuveni pēc kārtas orientējoties, nezinu, līdz pusstundai varbūt būs, kamēr aizbrauks. Tā kā braucam, vēl 2 vietas jāsavāc obligāti. Te jau tā kā savējais pēc pēdējās reizes pie rāmas klāt, reizes sakrauja, viss gatavs. Tagad kārtojam papīrs, iedevu savu ADR apliecību darbiniekam. Viņš man deva, viņam izkrit no rokām un nokrit šitā te. Uz reņštels. To tik vēl šodien vajadzētu, vēl kaut kāds reņštels skrūvēt vaļā, lai karta dabūt ārā. Nu ko, laižam uz pēdējo adresi šodien, kas ir 4. Bija plānā 5, bet tomēr būs tikai 4, tāpēc, ka to vienu jau neiekrāva. Savāksim kosmētiku, tajā firmā arī esam bijuši daudz reizes. Tā kā, jā, tur arī būs vienkārši piebrauks, piereģistrēsies, pagaidīs pageru un vienkārši piebrauks pie rāmas, jāsaž mašīnā, jāgaida, kamēr sakraus. Tā kā 85 km jādod virsū un jācer, ka nebūs sastrēgums. Mums ir atslēgā, sūd notiek anarhija, nav bez enerģija, mēs tam neticam, jo LG ir reliģija. Komandantu stunda vai komandējam stundu, ar lupu tēmi precīzāk tik uz vienu punktu. Pagerīts dabūts. Tagad tik jāsēž jāgaida, kad sāks zvanīt, tur būs parādīta rampa. Un viss, jāpiebrauc, jāsakraujas. Tad jau piekabatē. Tas gan bija ātri. 13. rampa. Lūdzu mašīnai, ka napastāv atnāk. Ļoti labi, ļoti labi. Gāžam iekšā. Tepat vairs nav jāpīkstina, lai tiktu iekšā. Kādreiz te bija jānopīkstina magnētīši. 13. rampa, 13. Mēs vēl vienu roku piestumties pie rampas.
sagāja. Viena līnija redzam, otra līnija arī redzam. Obols netīrs. Tā tad ir precīzi. Nu ko, Jumbo ir sakrauts. Kaut kādās 15 minūtēs fiks visu sameta. Aizgāja jau pēc papīriem. Un viss ir izdarīts. Viss ir izdarīts. Nobrauksim no Rāmas. Esam paskatīties, ko tur sakrāvu. Bet tas arī šonedēļas plānots izpildīts. Nosacīt izpildīts. Vajadzēja jau to kravu vēl iekraut, kur neiekrau, bet ko tu padarīsi? Ja nekrauj. Bet es esmu izdarījis, kas man ir jāizdara. Gandrīz pilns arī ir. Cik kāds 3 eiro pence vēl ietiekšā. Jānomiera drošības pēc, ja kaut ko varbūt atrod vēl vakarā. Gāžam mājās. Šonedēļ man būs vairāk laika, ko pabraukt uz mājpusi. Ja labi ripos, vajadzētu pat iebraukt šovakar Polijā. Te nakts jautrības sākās. Piektdienas vakari sastrēgumi ir, ko brauc tagad riņķīvi pirmajam. Te vispār bāns bija ciet, baigā avārija. Es pirms tam iebraucu nopauzēt, cerēju, ka pazudīs, bet vienalga sastrēgums pamatīgs. Tad reku nogāja no bāņa, nosbraukšu te lejā. Tad atpakaļ augšā uz bānu es sastrēgu. Apbraukšana gan ir tāda interesanta pa kaut kādu mežu un kalnainu ceļu, bet 3 mašīnas tikai pa priekšu iet. Es teiktu, ka mums te ļoti labi iet. Cerams, ka tā līdz pašam bānim arī būs. Sākumā es biju domājis braukt pa šito te ceļu augšā, pa šito, kas iet. Bet arī pirmī tur bija sastrēgums, tāpēc es jau atradu rezerves variantu braukt tālāk un pa šeien augšā. Jau mašīnas navītī saliktos punkts rāda, ka es tā varu braukt. Bet es tagad skatījos, varbūt jāmēģina tagad pa te ienbraukt, jo te reku sastrēgums beidzās. Bet braucot tieši šajā krustojumā, tādās smagi nevar tikt pakreiz. Tur bija 9 tonu zīme un 2,9 augstums. Un man ir jāskatās uz 4 metru augstām zīmēm. Tā kā brauksim pa manu iepriekš izvēlēto maršrutu. Zīmes te nekādas nebija, bet ceļš tāds interesants. Pēdējie kilometri līdz bāni ārā. Ja nāk vēl viens smagies pretī, tad būtu diezgan sarežģīti samainīties. Pēdējie metri vispār liekas, ka es pa kuldīgi braucu pa brūģi. Es pat teiktu, ka es ļoti veiksmīgi šito sastrēgumu apbraucu. Vispār neviens man netraucēja, nemaisījās pa priekšu. Kas mums te līdz robežai vēl 280 km. Laiks 3:40. Ja priekšā vairāk nekas tāds briesmīgs nebūs, tad Poliju vajadzētu sadabūt šovakar. Sasniedz Poliju, bet vēl tikai 20 minūtes palikuši līdz parkingam 18 km. Visam jāsaiet, viss būs pēc plānam. Kā man viss salikās, iebrauc parkingā, palika vēl 4 minūtes. Un tik 20 km iekšā Polijā. Te jāuztais 9 stundu pauzīt. Tad jau rītā brauksim cauri visai Polijai. Braukšu rītā 9 stundas, nevis 10. Tāpēc, ka man rīt jātais ir 11 stundu pauzīt. Vienkārši, lai ietaupītu to 1 stundu, nav jēga man aizbraukt. Nav jēga man taisīt tā kā vēl vienu pauzi. Tādā veidā es zaudēšu 45 minūtes. Zaudēšu tādā ziņā, ka es būšu 45 minūtes vēlāk mājās. Vienkārši rītā nobraukšu 9 stundas ar 1 pauzīti. Un tad taisīšu 11, jo man vēl ir
Kaunijā jāizkraujās. Svētdien un jā, tā kaut kā. Jāsaraksta atskaiti, kaut kas jāuzēd un jāiet pagulēt. Tad jau rīt skatīsimies, kā mums ies cauri Polijai. Nu labs rīts, labs. Tas ir pēc 29. Pauzīt man vēl 20 minūtes, ne 15. Sākt kaut ko kārtoties, gatavoties braukšanai. Jā, vakar šis te parkings maksāja reku 60 zloti. Tad iedeva man šitā te lapu, reku vai nu kaut kas veikalā pa 10 zlotiem, vai nu kaut ko benzīntankā pa 10 zlotiem var nopirkt, vai nu dušu. Kas 10 zlotus ir kaut 2,50, nekas ir tur baigi nesanāk, hotdogs varbūt. Bet nu labi, aiziešu līdz benzīntankam. Jānomazgā mute, kafiju tek, tad jau pastīsies, ko tur var nopirkt. Tad brokastu maizīt. Tad sāksim braukt. Šodien plāns obligāti aizbraukt ir aiz Varšavas. Tad jau tālāk skatīsimies, kā mums te ies. Un zināšu, ka tā ēdnīca kāda varētu būt nācis normāli brokastis paēdz. Izrādās šajā benzīntankā pa to kuponu neko nedod. Bija jāiet uz ēdnīcu ēst. Vai blakus reku veikals bija. Cik man tūlīt jāsāk braukt, tad es negāju uz ēdnīcu, aizgāju uz veikalu, paņēmu sendviču maizītes. Nu, vismaz kaut kas. Un duša tur bija pavelti. Vai nu duša pavelti, vai nu ēdnīcā paēst kaut ko pa 10 zlotiem. Vai nu veikalā pa 10 zlotiem kaut ko iepirkt. Tā kaut kā. Visi balti. Kristers te vienīgais krāsēneļs stāv. Taču viss balti, kas man te blakus ir. Tur balts, tur aiz maniem balts, tie baltie. Tas vienīgais krāsēns un lampiņām. No malas labi izsās. Man te tagad tā trūkst idejas, ko kā filmēt. Liekas jau, ka viss ir parādīts. Bet, nu, to jau es vairākas reizes teicu, jā, nu. Tik cik man kaut kādas jautrības reisā noteikti, tik es varu parādīt. Kāds ir tas mans, darba veids, kā es strādāju. Izkraujās, sakraujās, brauc mājās, nu, tikai tik cik te piedzīvojumi pa ceļam. Bet, sāksim braukt. Es jums pastāstīšu vienu interesantu, bet savā ziņā stulbu lietu, ko es nesen uzzināju Polijā par apdzīšanu. Jā, sāksim braukt, tad es parādīšu man vajag to zīmi. Kad tā zīme, kad es braukšu tā zīmē garām, tad es izstāstīšu, kāda Polijā likumi ir. Es bišķi par tiem sasmējos, bet tie savā ziņā nav smieklīgi, tie ir bēdīgi, ka tā, jo tas maksā diezgan lielu naudiņu. Bet, nu, pēc 5 minūtēm sāksim braukt, tad jau pastāstīšu. Tā, nu par šo zīmi es gribēju pastāstīt. Apdzīt aizliegts, zona, zīme, kad apdzīt aizliegts un kad apdzīt it kā atļauts. Es jau kaut kādā video teicu, ka Polijā ir jauna likuma, ka, ja bāns ir ar 2 joslām vienā virzienā, apdzīt nedrīkst vispār. Nav svarīgi, kur. Pat ja ir šitā zīme, ka apdzīt drīkst, vienalga apdzīt nedrīkst. Un te ir tas stulbums, ka, piemēram, Beļģijā ir skaidrs, tur iebraucot iekšā uz robežas ir paziņojums, ka, ja ir 2 joslas, apdzīt nedrīkst, ja līst lietas, apdzīt nedrīkst. Bet Polijā viņi uz robežas nekādu info nav uzlikuši, tikai kaut ko internetā ierakstījuši, un zīmes viņi nav novākuši. Un man tētis trāpījuši šitādu gadījumu. Tieši bija tā zīme, kad apdzīt atļauts, viņš apdzina un viņu apturēja policija. Viņam uzliks sodu 250 eiro un saka, ka 8 sodu punkti viņam ir. Teica, bet es taču drīkst pēc šitās te zīmes apdzīt, tāpēc, ka viņi beidzās. Viņš saka, jā, tāpēc jau tev tikai ir 8 sodu punkti un 250 eiro. Ja tu būtu apdzins pie tās zīmes, kur sākās tā kā apdzīt aizliegts, tad būtu 250 eiro un 15 sodu punkti. Es neatceros, cik tie sodu punkti bija jāsavāc, lai tu dabūtu Polijā braukšanas liegumu, bet tētis saka, priekšniek,
Man autoskolā mācīja, ka ja es pie šīs zīmes apdzeru, man nav ne soda punkti, ne sods jāmaksā. Un Pols saka, nē, Polijā ir citi likumi. Tas ir tāds stulbums, ja jūs pieņemat tādu likumu, kad nedrīkst apdzīt, tad noņemiet šitās te zīmes uz bānu nost, lai tā kā nemusinātu tos šoferus apdzīt, jo, piemēram, varbūt ne visi ir lasījuši kaut kādu internetu vai ko. Viņš brauc, apdzīt nedrīkst, ir zīme, nedzen. Zīme beidzās, sāk dzīt, visnē, tāpatās par to ir gan naudas sods, gan soda punkti. Tāds lūgums, tā kā, ja ir tāds likums novāciet visas zīmes nost, lai vienkārši cilvēks nemazām nemaldina par to, ka kaut ko varētu dzīt, un tā arī ir, Ja tu apdzen pie zīmes, ko apdzīt aizliegts, tad ir 250 eiro un 15 soda punkti. Ja tu apdzen zem tādā vietā, kur zīme nav, ka dzīt nedrīkst, tad tur ir tikai 250 eiro un tikai 8 soda punkti. Vienkārši vājprāts kaut kāds. Poļi izdomā savus likumus un tu neko viņiem nevar izdarīt. Prom nelaiž, kamēr tu esi samaksājis. Labi, ir dzirdēt varianti, kad izrakst to protokolu un palaiž projām, samaksā pēc tam caur internetbanku. Bet ir tādi policisti, kas ar vienu pazīstamo noturēja visu. Nelaid prom, kamēr atņēma papīrus visus un nelaid prom, kamēr naudu uzreiz netiek samaksāt viņiem, vai skaidrā vai ar karti, kā pats grib. Tā kaut kā. Stulbums nenormālākais. Es pat teiktu, ka tas ir kaut kāds apzināts piepelnīšanās variants viņiem tā zīme nenoņemšana nost un sodīšana par to, ka tu apdzen tai vietā. Bīstamākā vieta, kur varēja būt kontroli, ir tīrs. Kā te nav? Nav palikuši 29 minūtes, mums parkingam ir 37 km. Navigācija rāda, ka 2 minūtu handikaps. Jāmēģina mums turienē aizbraukt. Tad es būšu nobraucis vienā maiņā pa 4,5 stundām 394 km. Ļoti labi, man te šorīt ripoja, ļoti labi. Satiku vēl latviešu mašīnu, apdzinu. Arī ārskatās mans video, satikāmies iekraušanā Rīgā. Arī krāvās tajā pašā firmā, kur es. Viņš gan pa zemi aizbrauc prom apakaļ. Bet, mēs esam jau turpat vienādi braucam mājās. Un vēl Linārda Dabs pretī nāca un arī sveicināja. Tā kā, sveiciens visiem, kas sveicina mani. Reku vēl 5 minūtes un es griežu iekšā parkingā. Ideāli 394 km nobraukti. Uztaisīšu 45 minūšu pauzīt, ko uzēdīs un tā brauks vēl 4,5 stundas. Šitā pauzīt gan paskrēja nemanot. Āris, ko apdzinu uz bāri, ievrot šajā te parkingā, ar savu kolēģi pienāc pie manīm papļāpāt, tā arī 45 minūtes nopļāpājām. Un pie manīm piebrauc Robīts. Robīts, man tur bišķi uz priekšu pamucis. Tagad brauksim kopā, divi, izbrauksim Varšavu, aizbrauksim kaut kur plus mīnus līdz Lomžai. Tur stāsimies uz pauzi. Uzpauzēsim un tarītā kopā gādīsim uz mājas. Dodos pretī sārētām, jo tā vieglāk paliek man, Trūksnis maz svarīgs, domās viens, tikai es un doto manā galvā miers, dodos nezināmajā, nemaz negribos man stāt ceļa malā, atsevišķināties no problēmām ir galā mērķis, gatavs visam, es pļaušu to, ko sēž. Ceļā, dozēju to jūtu vairāk, kas jau dekāds. Ja varētu, tad kapā ņemtu taču, kas atslēgs, lēni pieripotu pie dieva galda estrādes. Ja tu stopētu, vai tu būtu sev par ceļam, vai tu dotu blakus vietu svešam. Tie nav viegli jautājumi šajā svētdienā, vieglāk tos ir cilāt braucot joyraidā. Ja tā grūzos, brauc man līdz, pēc šitām muzonu sajutīsies brīvs, ja tā grūzos, brauc man līdz, pēc šitām muzonu sajutīsies brīvs, ja tā grūzos, brauc man līdz, pēc šitām muzonu sajutīsies brīvs, ja tā grūzos, brauc man līdz, pēc šitām muzonu sajutīsies brīvs.
Kas tur nav? Jā. 100 grāmi Sveiks! tāpēc ir neko. Arī uz fūrām rūkā. Tikko sāk pirmo reizi skatīsies, ko maksā. Kāda rīta pa naktīm 4? Labrīt! Mums ir sniegs. Un uz bāna ar laikam ir sniegs. Jau vakar arī aizbraukt tālāk, bet nē, mums vajag orļiku vienam. Jā, ko tu tur krat to galvu? Jā. Dabūju te gaidīt robīt, tagad Labrīt, man mīļot vecotājs. Dabūju gaidīt robīt, es varēju 2 stundu tālāk pabraukt, tagad būtu drošāk. Nē, tagad te pa sniegu būs jācīnās. Cerams, ka līdz Kaunijai pietiks laiks, lai aizbraukt te par to sniegu. Esam jau arī Lietuvā. Nu, sniegs bija tik daudz, cik parkingā. Bāns jau bija nokaisīts, tur viss bija labi. Iebraucām te veikalā, uztaisījām 15 minūšu pauzīt un tagad līdz Kaunijai. Ai, noparkojies un nāc šurpām. Palīdzēs piekabāties. Jā. Ai, mudī. Skrienu jau. Gincaka priekšā. Nē, tas nav Gins. Kuru? Andrīts tas ir. Andrītis. Cimdi, reku tevi. Nesaprat? Tu te cimdi. Vien tikai ir, tā kā tu tikai varēsi strādāt. Nav jaunu neņemšu. Es jaunos atstāju garažu. Nav gaisa. Nu, parādi, kā tu braukt, ja tev būtu tāda stūra. Nu? Parādi, kā tu braukt, ja tev būtu tāda stūra. Šitā? Tā vai vieglos priekšā neredzu tik pilnu reizi. Mēs gaidām, kad atbrauks krāvējs. Nevis mēs, bet tu. Uzēdīs brokastiņu, uzlādīs kafiju. Nomazgā man ar stikls uz spoguri, kamēr tur neko nedara. Labi, ka tu neprasīji, lai zeķis izmazgā. Viss, uzlikt 3 paletes priekšā, 3 tonnas, tagad ir labs svars uz velkošo. Un viss, tagad varam droši gāzt uz Rīgu. Maldinošais, kas no malas valdā ugunsceļu rādā, būsim vējā brāļus, kas ir līdzi zemere, vējiem tālo pēc preventus un krustelēs, mēs neimās nepēstāls domāt par nākotni tādiem, ka mums nemaz nepēstās. Nāksies, mums ielūkoties pagātnē, vai varēs spēsim viens otram piedot, pieļaut tās kļūdas mēs, ko? Kā šodien klājās, tev mans draugs, mērījācīga dziest, iekšā pānu trauk. Maldā patiesības malds, kad melu apkārt tik daudz, kad melu tik daudz. Gribu ticēt, ka viss ir tā vērts, citu viedoklis man neliekas lēts, mūsu draudzība vienmēr būs svēta. Kā agrā rītā, tā vakarā, kas vēstu. Saņemu drosmi ielūkoties pa zemē, kura manā metā zinu, kā atbrīvot tik taču, ka man iespējas brīnumi ielāvēts, es skati acis spīd. Es lūkojos tevi un vāku domu, eiforija lieta, tā ir pierasta lieta, jo. Ja to sāp, puika saki, ai. Ja to grūtai, puika saki, oi. Ja to sāp, meķi saki, oi. Ja to grūta, meķi saki, oi. Ja izstojos klubo, ai. Līdz 21 dzīvos, ai. Nepieskatīs vēja, nebūs mīlestība, gatavība pārvarēt un sadzīvot ar piedzīvot, un nebūs starpība. Brālība viena tā ir noslēgta pats, brālis no brālis ir štīrī, man vēl iepriekšējā nakts. Albu kungs vienmēr parādīs ceļu, brīdī, kad viss ir štīrīs, kāds dejos to aizliegto deju fakts. Nu ko, draugi, kārtējais labais reiss ir noslēdzies.
viss salikās, plāns izpildīts, viss piegādāts, mājās ir tikts. Un, jā, nu, skatīsimies, kā ies jaunedēļ. Ja saņemšos, tad mēģināšu uzfilmēt, bet, nu, ja nē, tad pēc jaunā gada tiekamies. Bet es mēģināšu saņemties un uzfilmēšu vēl pēdējo epizodi, tāpēc, ka pēc tam būs daudz brīvdienas un jā, kāda laika epizodītas nebūs. Tā kā paldies, ka skatījies, ceru, ka tev patika un tiekamies nākošajās epizodēs. Čau visiem!